Pirmais solis. Pedagogam ir svarīgi saglabāt mierīgu prātu. Pedagogam nevajag uztvert personīgi bērna agresīvo uzvedību. Ja pats pedagogs šajā situācijā, kad bērns izrāda agresīvu uzvedību, ir nemierīgs, pedagogam pašam būs ļoti grūti šajā situācijā atbalstīt bērnu. Otrais solis. Pedagogam ir svarīgi izvērtēt esošo situāciju, kur pedagogs var sev pats atbildēt uz 3 vienkāršiem jautājumiem. Pirmais jautājums ir, vai šī situācija šobrīd apdraud citu bērnu drošību. Otrais jautājums, kāda ir emocionālā smaguma pakāpe bērnam, kurš izrāda agresīvu uzvedību. Trešais jautājums, kādi ir citi ārējie apstākļi, kas var ietekmēt šo situāciju. Pedagogs atbilstoši situācijai var izvērtēt notiekošo atbilstoši Luksforu principam. Piemēram, zaļā riska pakāpe, kad nav jāiesaistās, situācija var turpināties. Dzeltenā riska pakāpe, kad pedagogs turpina vērot situāciju un nepieņemt pārsteidzošus lēmumus. Sarkanā riska pakāpe, kad pedagogam ir nekavējoties jāiesaistās, ir jādala citi bērni no bērna, kurš uzvedās agresīvi, un jāsauc pēc palīdzības. Trešais solis. Ja bērns, kurš uzvedās agresīvi, apdraud gan sevi, gan citus bērnus vai skolas darbiniekus, pedagogs var lūgt palīdzību no citiem skolas darbiniekiem, piemēram, piesaistīt skolas sociālo pedagogu vai skolas psihologu, kurš arī var iesaistīties šajā situācijā un atbalstīt citus bērnus un arī skolotāju. Ceturtais solis – piesaistīt bērna uzmanību. Tad, kad pedagogs ir nodrošinājis citu bērnu drošību, ir svarīgi piesaistīt savu uzmanību bērnam, kurš izrāda agresīvu uzvedību. Piemēram, var viņu izsaukt vārdā un lūgt viņam nomierināties. 5. solis. Runājiet ar bērnu, kurš izrāda agresīvu uzvedību. Svarīgi ir runāt mierīgā, neitrālā tonī. Tad, kad bērns ir piesaistīs savu uzmanību jums, viņam ir svarīgi dot vienkāršus un īsus norādījumus. Piemēram, lūdzu apsēdies vai lūdzu panāc pie manis. 6. solis. Īslaicīgi atdaliet bērnu, kurš ir uzvedies agresīvi. Ir jāatcerās, ka bērns, kurš piedzīvo šo agresīvo uzvedību un izrāda agresiju, ir ļoti lielā emocionālā spriedzē un ir jāļauj un jādod laiks bērnam nomierināties un veltīt laiku sev. To var darot, piedāvāt bērnam vietu, kur viņš jūtas droši un kuri klusi, tādu kā time-out metodi, kur bērns var veltīt laiku savām emocijām. Tāpat bērnam var iedot kādu vieglu nodarbošanos, piemēram, iedot kaut ko pazīmēt vai iedot kaut ko paklausīties. 7. solis. Runājiet ar bērnu par šo situāciju, kur tika izrādīta agresīvā uzvedība. Tikai tad, kad bērns, kurš izrāda agresīvu uzvedību, ir nomierinājies, pedagogs var uzsākt atvērtu dialogu par konkrēto situāciju, kādi ir bijuši cēloņi un iemesli par agresīvās uzvedības izpausmi. Pedagogam ir jābūt saprotošam un nav jānoliec šīs emocijas. Var izmantot, piemēram, emocijas reflektēšanas metodi. Piemēram, es redzēju, ka tu jūties dusmīgs, tomēr priekšmetu mētāšana nav pieņemama. 8. solis. Piemērojiet sekas. Ir svarīgi, tad, kad pedagogs ir noskaidrojis gan cēloņus, gan iemeslus bērna agresīvai uzvedībai, ir jārunā par sekām. Ir svarīgi vispārīgi skolā runāt par to, kāda uzvedība ir pieņemama skolā un kāda uzvedība nav pieņemama, un kādas sekas sekos par pozitīvu uzvedību un kādas sekas sekos par negatīvu uzvedību.
Līdz ar to, lai bērnam nav tā kā pārsteigums, ka par negatīvu uzvedību tiek piemērota kaut kāda seka, par ko viņš var justies pārsteigts un nesaprasts, ir arī svarīgi, lai sekas nav noniecinošas un pazemojušas bērnam, jo šāda veida rīcība var tikai pasliktināt situāciju un paaugstina risku, ka agresīvā uzvedība tikai turpināsies, jo bērns nejūtas uzklausīts. 9. solis. Pedagogam ir svarīgi veidot pozitīvās uzvedības stiprināšanu. Tad, kad pedagogs ir izrunājis situāciju ar bērnu, kurš bija izrādījis agresīvu uzvedību, ir noskaidrojis iemeslus, cēloņus un izskaidrojis arī sekas par negatīvo uzvedību, beigās vienmēr ir ļoti svarīgi paslavēt bērnu un izteikt pozitīvu komentāru, pateikties bērnam par to, ka viņš ir nomierinājies, ka viņš ir sadarbojies, ka viņš ir pastāstījis skolotājiem, kas ir noticis. Līdz ar to tas var palīdzēt nākotnē tikai un vienīgi stiprināt šo pozitīvo uzvedību un mazināt risku, ka agresīvā uzvedība izpaudīsies arī turpmāk. 10. solis. Sadarboties ar bērna vecākiem vai ar skolas atbalsta personālu. Pedagogs var iesaistīt situācijā vecākus, kas ir ļoti vienkāršs veids, bet arī ļoti efektīvs veids, kur pedagogs vai skolas atbalsta personāls var labāk izprast bērna emocionālo stāvokli un kādās tieši situācijās bērns izrāda agresīvu uzvedību. Ir svarīgi, lai piemērotās sekas ir atbilstošas bērna vecumam un apstākļiem. Tāpat tai pieejai jābūt konsekventai. Piemēram, var kopīgi ar vecākiem un skolas atbalsta personālu bērnam izstrādāt individuālu plānu, kur viņu var stiprināt un mazināt agresīvās uzvedības izpausmi.